Cilvēki veido vietu, nevis vieta cilvēkus. Piederību savai vietai un zemei rada labie darbi tās labā. Piederības salas meklējot, kopienu sadarbības tīkls Sēlijas salas ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu novērtē cilvēku paveikto Sēlijas pierobežā. Mani sauc Vigolta Ievska, man 42 gadi, es 9 bērni. Es auģu ģimene. Redzēts lieta. Dzīvoju šeit, Vecānenā pagastē. 17. Esam auģu ģimeni jau 11 gadus. Vīram un man šeit ir dzimtā puse. Vīrs šeit strādā. Šeit ir labi apstākļi dzīvošanai. Daba un bērniem drošāka vide, kur augt. Jā, mums ir saimniecība ar 8 govīm un visnām. Visu realizējam, gan pienu, gan olas. Ir arī sakņu dārs un siltumnīca. Pati esmu mājasaimniece, audzinu jauno paudzi. Lielākie bērni jau skolu beiguši, daži mācās, bet citi vēl nav sasnieguši skolas vecumu. Lai dzīvotu šeit, laukos nepieciešama zeme un lauksaimniecības tehnika. Pārējo var izdarīt ar lielu darba spēku. Tas ir smagi, bet mācām arī bērnus palīdzēt lauku darbos. Ar cerību, ka kāds no viņiem paliks saimniekot šeit uz vietas. Jāatzīst, ka pēc skolas šeit aktivitāšu nav daudz, tādēļ mums svarīgi bērnus nodarbināt. Šeit Červonkā ir ļoti sirsnīgi cilvēki, ļoti izpalīdzīgi. Mēs viens otru šeit pazīstam, viens otru atbalstām ikvienā dzīves situācijā, bet jo īpaši saspringtos brīžos, kad varam rēķināties ar kopienas atbalstu. Šeit uz vietas neizjūtam apdraudējumu saistībā ar pierobežas tuvumu. Bēgļus nemanām. Redzam robežsargus, kur bieži braukā pa apkārtni, bet mēs esam saprotoši. Jā, latviešu valodu grūti šeit ir dzirdēt un lietot, jo sarunu valoda gandrīz visur ir krievu. Bērnu skolā mācās latviešu valodu, māca arī mūs. Palēnām apgūstam. Saprotam, bet grūti runāt. Cenšamies, jo šeit ir Latvija, kurā valsts valoda ir latviešu.